Labdien! Mani sauc Daila. Uz Inkaunteru es braucu tādēļ, jo es vēlējos sakārtot attiecības ar Dievu. Man bija ļoti vajadzīgs Dievs, ļoti vajadzīgs. Es gribēju ar Dievu pabūt šīs dienas. Un, kā arī vēlējos, lai Dievs man atbrīvo no nepareizām attiecībām ar puišiem, kuras man bija ienākušas. Un arī Dievs bija tā kā, otrajā vietā nolicis, jo pirmajā man bija darbs un visādas citas darīšanas. Un tad bija arī tāda lieta, kad man bija vajadzīga dziedināšana, jo 4 gadu atpakaļ man izoperēja audzēju. Un ar visu to darbu strādājot, man bija sācies klepus pamazām. Es klepoju arvien vairāk, un es no tā netiku vaļā. Ģimenes ārsts tur neko nevarēja līdzēt. Tad man uztaisīja bronkoskopiju un konstatēja metastāzes plaušās. Un es arī šajā Inkaunterā saņēmu dziedināšanu. Bija tā, ka es nevarēju staigāt, es nevarēju elpot, man bija grūti pārvietoties. Ar grūtībām es atbraucu uz draudzi, un pa kāpnēm es nevarēju uzkāpt. Bija grūtības arī pārvietoties pa dzīvokli, vajadzēja kāds, lai man palīdz, lai uzkopa, lai uztaisa ēdienu. Dievs man ir dziedinājis, es varu ne tikai staigāt, es varu skriet, es varu runāt, es varu slavēt, es varu dziedāt, un es varu pat uzskriet pa kāpnēm. Dievs ir brīnišķīgs. Paldies Dievam, paldies kalpotājiem. Paldies. Un katram ikvienam iesaku meklējiet Dievu, brauciet uz Inkauteru. Dievs ir brīnišķīgs, Dievs ir labs, viņam nav nekas neiespējams. Paldies.